Jā, man sauc Amanda, man ir 62 gadi. Jā, un drīz jau nākamajā mēnesī būs 63. Un, jā, es atnācu uz rezultātu, jo es iemīlēju šo produktu, jo es saņēmu ļoti labus rezultātus. Pirmkārt, jau es ieguvu ļoti labu rezultātu uz savu ādu, sejas ādu, ko es nevarēju atrisināt gandrīz vai 20 gadus. Jā, man ir rozācija, bet ne par to ir runa par to, ka vislielākais rezultāts un prieks man bija par to, ka es ieguvu rezultātu, jo man nebija jātaisa operācija pa sieviešu līniju. Man bija miomas mezgli, un pandēmijas laikā man, par cik ir menopauze jau man iestājās, jā, man bija ļoti spēcīga asiņošana, un ārsti pateica, ka ir jāoperē pilnībā, visa dzemde jāņem ārā ir, jo savādāk šo problēmu nevar atrisināt, un mani nosūtīja uz, protams, vispirms izdarīt tos izmeklējumus, jā, un atklāja, ka man ir tiešām ļoti liels tas miomas mezgls ir ļoti liels, un ir jāizoperē visa dzemde. Bet par cik bija pandēmija, par manīm aizmirsa, nosūtījumu neatsūtīja, un ko es darīju, par cik esmu pazīstama biju ar koroļu produktiem, tad es veselu gadu tīrījos un vēlreiz tīrījos. Es attīrīju savu organismu ar vairākām kolavādām, dziļo darbu tīrīšanu, un pēc gada par manīm atcerējās. Man atsūtīja nosūtījumu atkal uz izmeklējumiem, un kad uztaisīja kompjutera tomogrāfiju un saņēma rezultātus, man ārsts pateica, ka man nav jātaisa operācija, jo man ir viss samazinājies un izskatās ļoti labi. Protams, šeit ārsti viņi nebrīnās ne par ko īsti, jā. Viņi neprasīja, ko es darīju, bet es biju pati ļoti priecīga par rezultātiem, ko es saņēmu uz rokas, un man nebija jātaisa operācija, jo apkārt man ir ļoti daudz draudzenes, kuras jau ir, kurām šī operācija bija iztaisīta, un kuras jau ir izoperētas, jā, un viņām, jā, ir atkal citas problēmas. Un es negribēju zaudēt šo sievišķīgo orgānu, lai gan arī man tiešām bija, visu laiku man ir jādomā par to, ka man mammīte aizgāja tieši ar šādu problēmu. Viņa aizgāja pēc 60 gadiem, jā, un viņai neko nevarēja vairs palīdzēt. Un tad es nezināju par koroļu produktiem, es nezināju neko par organismu attīrīšanu, jā. Bet par cik man šī mammas diagnoze stāv priekšā, tad es redzēju, kā viņa aizgāja, un man tas bija sāpīgs moments, un es negribu to piedzīvot savā dzīvē, tāpēc es meklēju šo holistisko pieeju, attīru organismu, esmu iegūst šo brīnišķīgo rezultātu, un ne tikai šo, man ir arī redze uzlabojusies, man nav jānēsā brilles, pirms tam man bija parakstītas brilles gan tuvumā, gan tālumā. Un arī tas rezultāts man ir uzlabots, un man ir ārste izziņa, ka man acis arī ir uzlabojušās. Tā kā produkts strādā. Fantastiski. To es varu apliecināt. Fantastiski, man tiešām asaras acīs un ļoti liels prieks par tevi un milzīgs paldies tev par atklāto dalīšanos. Tas ir fantastiski, jā, ka mēs ne tikai sev to labumiņu, kā lai saka, paturam, bet mēs dalamies, jā, un iedvesmojam arī citas sievietes, jo es arī esmu pati sākusi dalīties, jā, tieši ar šiem pārējais gadu, kā lai saka, jaunumiem visādiem, jā, un man liekas, ka tas ir ļoti svētīgs darbiņš. Paldies tev, Mīša, un lai tev izdodas. Viss vēl brīnišķīgāk. Tas ir fantastiski. Paldies tev!